nu tā. Jā, var redzēt, man istabas durvis pa pusēji atvērtas. Es biju mēģinājis aiztaisīt istabas durvis, bet tā kā man ir 3 kaķi un viņi visi ir ļoti zinkārīgi, tad, protams, ka viņiem vajadzēja arī atvērt durvis, lai viņi varētu staigāt šurpu turpu. Tā kā, ja man šīs lekcijas laikā arī kaķi staigā kaut kur šeit pa galdu, tad tas viss normāli. Nu tā. Bet jā, tātad šovakar mēs runāsim par tādu ļoti interesantu un, manuprāt, aktuālu tematu no upura par uzvarētāju, respektīvi runāsim par tā saucamo upura sindromu, jeb upura domāšanas reakcijas veidu. Un tad jā, ko mēs īsti, kā tas viss būs šogad, ko mēs īsti darīsim, kā tas izpaudīsies, es sākumā iepazīstināšu ar sevi, ar savu stāstu, un tad runāsim par to, ko īsti nozīmē šis upuru domāšanas reakcijas veids, jo, manuprāt, tas ir ļoti daudzšķautnains un izpaužās ļoti daudzās dažādās mūsu dzīves sfērās. Un tad, jā, tad mēģināsim drusciņ labāk saprast, kas īsti ir trauma, jo to ir vajadzīgs saprast, lai mēs saprastu, no kurienes tad īsti veidojās šis upuru domāšanas veids un kāpēc to ir tik grūti izmainīt. Tad runāsim par nervu sistēmas lomu un cik svarīgi ir iekšējā bērna dziedināšana, lai izmainītu šo tik ļoti automātisko domāšanas reakcijas veidu. Un tad arī nobeigumā būs kāda motivācija, iedvesma, kāds skatījums uz lietām, kas man ir palīdzējis, un arī, protams, jautājumu un atbildes, un pašās beigās arī izstāstīšu tiem, kam interesē, kā strādāt ar mani, kā ar kauču, kā ar mentoru. Šeit noteikti arī pievienojušies cilvēki, kas ir arī bijuši klausījušies iepriekšējās lekcijas, ko esmu vadījusi septembrī par triggeriem, un tad pavasarī daudz dažādas. Starp citu, kur ierakstus jūs varat atrast un noskatīties, varat atrast ierakstus. Man Instagram bio ir links uz manu mājaslapu, un tad tur ir sadaļa, tā kā visi lekciju ieraksti, kur jūs arī varat noklausīties, nostīties iepriekšējo lekciju ierakstus. Nu tā, bet jā, kas ir pievienojušies pirmo reizi, jā, prieks par jums, paldies, ka esat pievienojušies, un kas es esmu. Jā, esmu coach, mentors, personīgās izaugsmes trenere, tagad arī apgūstu somatiskās terapijas, tā kā, var teikt, ka es sāku tā kā domāšanas veidu, tā saucamais mindset coach. Un tā es soli pa solim gan strādājot ar cilvēkiem, gan strādājot pat ar sevi, es sapratu, ka strādāt ar mindsetu, strādāt ar domāšanas veidu ir par maz, jo tas, kur ir ļoti daudz saknes tām ikdienas problēmām, ar kurām mēs sastopamies un kāpēc mēs nevaram sasniegt kaut kādus savus mērķus savā dzīvē, attiecībās, karjerā, biznesā un tā tālāk, kad saknes bieži vien tam ir tiešām atrodamas mūsu bērnības traumās un nav tik liela nozīme, ka mēs vienkārši cenšamies izmainīt domāšanas veidu, bet būtiskāk ir, ka mēs regulējam nervu sistēmu un strādājam ar nervu sistēmu, ar savu ķermeni, jo tas ir tur, kur glabājās traumas. Nevis tikai mūsu galvā, mūsu racionālajā domāšanā, bet tieši mūsu nervu sistēmā, mūsu neapzinātajā prātā, mūsu ķermenī. Un tā es arī nokļuvu līdz tam, kad es apgūstu dažādas somatiskās terapijas metodes pie tā, kursos, kurus izveidojuši pasaulē pazīstami trauma eksperti, kā doktors Gabors Matē, doktors Pīters Levīns un tā tālāk. Tad jā, man arī ir vairāk kā 10 gadu pieredze kā jauniešu mentorei, studentu pārdošanas un vadības programmā Southwestern, starp citu ļoti interesanta programma, kas ir studenti, noteikti iesaku par to iečekot vairāk, jo tā ir programma, kur tiešām var ļoti daudz augt, pilnveidoties, daudz iemācīties. Un tad arī apgūstu šobrīd psiholoģiju Stradiņu universitātē, un man ir humanitāro zinātņu maģistra grāds. Izmācījos vēsturi, reliģiju zinātni, teoloģiju, bet šobrīd apgūstu psiholoģiju Rīgas Stradiņu universitātē. Dzīvoju Jūrmalā, man ļoti patīk ceļot. Tagad šajā oktobrī man bija iespēja piepildīt vienu no saviem sapņiem, uzkāpt Kilimandžāro kalnā, tas bija ritīgi forši. Nu tā. Bet jā, atpakaļ pie temata.
Tātad, par ko mēs šodien runājam, ir par, tātad par upuru domāšanas veidu, un man jāatzīst, kad manā dzīvē tiešām, cik es atceros sevi jau no tīņa vecumiem, arī manos agrīnajos 20. gados, tā kā ļoti lielu daļu savu apzinātā vecuma es atceros, kā es esmu tik ļoti bieži vien tiešām bijuši šajā upuru domāšanas veidā, kas ir izpaudies tajā, kā es redzu lietas, kā es uztveru lietas. Savā ziņā tas ir bijis tāds tā kā mans default stāvoklis. Un cik es atceros par sevi, tad man vienmēr tika licies, ka tas vienkārši ir tas, kāda es esmu, kad man ir kaut kāda vaina, tas ir kā vienkārši notiek lietas manā dzīvē, kad es nespēju atrast uzticamus cilvēkus, kas mani saprastu, cilvēki mani pārprot, cilvēki mani nesaprot, man neveicās finansēs, es nespēju tikt uz priekšu savā dzīvē, tā kā es esmu visu laiku iestrēgus kaut kur. Nu tā. Un kaut kas noteikti, ar ko arī daudzi var rezonēt, es atceros arī, kā es ļoti intensīvi tiku pārdzīvojusi attiecību problēmas, piemēram, savos agrīnajos 20 gados, kad es stundām tiku raudājusi un līdz ar to arī sevi žēlojusi par to, ka man ir kaut kāda vaina, es esmu nemīlama, es neesmu tik laba, gudra, tik izskatīga, tik zinoša, tik pārliecināta kā tā un tā meitene. Un mans prāts vienmēr centās apstiprināt šo upuru stāstu, kad es neesmu gana laba, es neesmu vērtīga, man ir kāda vaina, es neesmu gana laba, ka ar mani vienmēr notiek šādas problēmas, šādas attiecību problēmas un neizdodas un tā tālāk. Un iespējams viena no spilgtākajām izpausmēm manā dzīvē, kur izpaudās tāds upuru uztveres un domāšanas veids, bija, kad sākās Covid laiks. Un arī noteikti daudz no jums ar to var rezonēt, jo Covids ļoti daudz no mums pārsteidz nesagatavotus un izsit mūs no sliedēm. Varat ierakstīt čatiņā, kas vēl ar to rezonē, kuru vēl Covids ritīgi izsit no sliedēm un iemet tādā upuru domāšanas un reakcijas veidā. Un tas, 2020. gads, tas bija vēl pirms es biju iesākusi savu coaching biznesu, bet man jau bija aptuveni kaut kāda ideja, kaut kāda vīzija, kad es biju beidzot sapratusi, ko es gribu darīt dzīvē, kas man patīkās, ko es gribētu. Pēc ilgiem gadiem es beidzot to biju atradusi, sapratusi. Un pavasarām es vienmēr pavasarām es biju braukusi uz ASV, strādājusi pavasaru tur. Un šoreiz jāsākās Covids, un, protams, visas vīzes tika atceltas, nekur nevarēja doties, un līdz ar to arī, savā ziņā pēdējā brīdī, pavasarī, neilgi pirms vasaras sākuma, es uzzināju, ka, es arī nevaru doties vasarā, kā es biju plānojusi, un, tas bija tas ienākuma avots, uz ko es paļāvos, tas vasaras darbs, un man nebija nekādi iekrājumi, un man jau bija tā kā ideja, ko es gribēju darīt, ko es gribēju attīstīt, bet tam bija vajadzīgas finanses. Un tad es nonācu tiešām tādā upura domāšanas veidā, kad tā kā tieši tagad, kad man ir plāns un kad es zinu, ko es gribu darīt un kā, un man ir plāns un vīzija, un tagad notiek šādi, un kāpēc man šādi neveicās, un tieši tad, kad es beidzot gribēju izsisties dzīvē, tad bāc, notiek šitādas neparedzējamas lietas. Tā kā es saskatīju sevi kā upuri, kad lietas notiek pret mani, tā kā pasaule ir sazvērējusies pret mani. Tā ar domām, ka, ar mani vienmēr notiek šādi, man neveicās, es netieku dzīvē uz priekšu, jo vienmēr kaut kas noiet greizi. Tā. Vai kāds no jums arī var rezonēt ar šādām domām, kas bijušas vairāk vai mazāk apzināti vai neapzināti kādos dzīves posmos vai arī Covid laikā jūsu dzīvē? Tā. Un, protams, ar laiku es tiku laukā no tās mentālās, emocionālās bedres, kurā es biju, bet man šķiet, ka tas prasīja vairākus mēnešus. Tajā laikā es nezināju neko daudz vēl par iekšējā bērna dziedināšanu un par bērnības traumām un par nervu sistēmas regulāciju. Es vairāk centos no tās emocionālās bedres izkļūt ar tādu gribas spēku un pozitīvu domāšanu, pozitīvām afirmācijām un tā tālāk.
Bet es zinu, ka, ja man būtu pieejami tie resursi, kas man ir pieejami tagad, tā zināšanas, kas man pieejamas tagad, es būtu spējusi tam grūtiem dzīves posmam iziet cauri ātrāk, veiksmīgāk un vairāk kā uzvarētāji, nevis kā upuris. Nu tā. Jā, tas drusciņi pāris piemēri no mana stāsta būtu vēl tik daudz, kas ko dalīties šādā ziņā, jo tas temats ir ļoti plašs un, kā jau es teicu, tas skar ļoti daudz dažādas mūsu dzīves sfēras. Bet jā, pirms mēs ejam pašā tematā iekšā, tad es gribu īstenībā jūs katru, kas esat šeit tagad pieslēgušies, un arī, kas skatās ierakstu pēc tam, es tiešām gribu jūs paslavēt un apsveikt ar to, ka jūs īstenībā esat šeit un ka jūs gribat mācīties, jo kas īstenībā ļoti svarīgi ir, kad manuprāt, ir ļoti daudz, ir daudz cilvēki pasaulē, ir daudz cilvēku sabiedrībā, kas dzīvo ar tādu automātisku upura domāšanas uztveres veidu, un viņi to pat neapzinās, un viņi nav gatavi to atzīt. Un viņi vaino citus cilvēkus, viņi vaino apkārtējos apstākļus, viņi vaino valdību un tā tālāk. Un viņi nespēja paraudzīties, tā kā, ok, kas ir tas, kur viņiem vajadzētu strādāt pie sevis. Nu tā. Bet jūs, kas esat šeit, ja jūs esat šeit un jūs skatāties, klausaties, tas nozīmē, ka jūs jau apzināties, ka ok, nozīme ir nevis tik daudz tam, kas notiek apkārt, tiem ārējiem apstākļiem, bet tam, kā es reaģēju uz tiem, kas ir tas, ko es varu mainīt sevī, savā uztveres veidā, lai es arī varētu izmainīt savā ārējā pasaulē lietas. Tā kā tas, ka jūs apzināties un vēlaties strādāt pie sevis, tas īstenībā tā apzinātība, es teiktu tiešām, ka tas jau ir 50% no pārmaiņām un rezultāta. Tā kā jā, malēči visi, kas esat šeit un kas gribat mācīties. Nu tā. Un jā, tātad kā izpaužās šis upuru reakcijas un domāšanas veids, manuprāt, tas var izpausties ļoti daudz dažādās mūsu dzīves sfērās, tieši tajā, tā kā kādas ir tās mūsu sajūtas, kādas ir tās domas, kas ir mūsu prātā, kā mēs uzturam, kā mēs reaģējam. Tas var izpausties mūsu attiecībās, piemēram, tāda sajūta, reakcija, domas, kad nevienam nevar uzticēties, mani vienmēr nodod, neviens man nemīl, es neesmu nevienam svarīga. Tas var izpausties sociālajā vidē, kā mēs sevi redzam, uztveres veidā, tajā sajūtā, tā kā, ok, visi ir pret mani. Drusciņi palikšu gaismu zemāk, jo man spīd acīs. Jā, tā sajūta, tā kā visi ir pret mani, kas manā dzīvē īstenībā arī tika bijusi ļoti spēcīga, kas man tika radījusi tādu sociālo trauksmi. Domas, es pārāk atšķiros no citiem, citi mani nesaprot, salīdzināšana ar citiem, noniecinot savas spējas un tā teikt, palielinot, magnificējot citu īpašības un spējas un salīdzinot sevi ar citiem, ok, es nekad nevarēšu būt tik veiksmīga, tik talantīga, tik izskatīga, tik pārliecināta kā tā un tā, vai tas un tas cilvēks. Tas var izpausties finansēs, visiem sanāk, bet man nē, man nekad nav naudas, nauda vienmēr izgaist manā dzīvē, citiem veicas, bet man nē, naudas nekad nav pietiekoši. Un bieži vien šo upura reakcijas domāšanas veidu arī var atpazīt ar vārdiem vienmēr vai nekad, kam seko kaut kas negatīvs, tā kā man nekad neveicās, vai ar mani vienmēr tā notiek. Tāds absolūtums. Tas var izpausties karjerā, biznesā, darbā, ar mani tā vienmēr notiek, man jau tāpat nesanāks, cilvēks vēl pat nav mēģinājis, bet viņam jau ir iekšējais dialogs ar sevi, man jau tāpat nesanāks. Man nekad neveicās, cilvēks mēģina pieteikties darba vietai, bet viņam jau ir automātiskā doma, es jau tāpatās nedabūšu to darba vietu, tā ir pārāk laba priekš manis. Kāda jēga sākt, man jau tāpat nesanāks attiecībā uz biznesu, piemēram. Ne jau es nevaru. Tas izpaužās skatījumā uz sevi. Es esmu nemīlama, nevērtīga, neesmu gana laba. Tas izpaužās tajā, kad
mēs saredzam, ka es nespēju, es kaut ko nevaru, es nevaru izmainīt sevi, es nevaru izmainīt savu dzīvi. Es nespēju, piemēram, uzstādīt robežas, es vienmēr rīkojos tāpatās kā vienmēr. Protams, galējība jau tajā būtu, kad cilvēks tagad tiešām neatzīst un neapzinās to un konkrēti vaino ārējos apstākļus, citus cilvēkus. Ja nebūtu tas un tas cilvēks, es jau sen būtu sasniegusi, ja nebūtu tādi un tādi apstākļi, es jau sen būtu to izdarījusi un ieguvusi. Ak, tie mankārīgie cilvēki, ak, tā valdība. Es atceros, no bērnības atceros, manam tēvam bija ļoti raksturīgs šāds upuru domāšanas veids. Viņš vienmēr teica, ja tā valdība nebūtu tādi krāpnieki, es jau sen dzīvotu labi un tā tālāk. Un tad arī, tiesājošs iekšējais dialogs, es nevaru, man nesanāks, es vienmēr pieļauju kļūdas, es jau tāda esmu, es nevaru un tā tālāk. Tā. Noteikti lielākā vai mazākā mērā mēs katrs varam identificēties ar kaut ko no šiem iekšējiem dialogiem, kādās mūsu dzīves sfērās, bet es secinu, ka es nemaz neesmu uzlikusi lielo ekrānu. Tā. Bet no kurienes tad īsti nāk šis tāds dziļi negatīvais domāšanas veids un kāpēc to ir tik grūti izmainīt? Tā. Un šeit tad es teiktu, ka tas mūsu stāsts aizved pie bērnības traumām. Tā, šeit es gribēju. Tā, sekundīti. Tad īstenībā aiziesim uz šito slaidu, un tad es aiziešu atpakaļ pie pārējiem slaidiem. Tas ir tas, par ko mēs tagad kādu brītiņu runāsim, lai mēs saprotam, kāpēc tad ir šāds upuru domāšanas uztveres veids un kāpēc to ir tik grūti mainīt. Un doktors Gabors Matē, pasaules slavenais trauma eksperts, uz ko es ļoti bieži vien atsaucos, un es arī tagad mācos apgūst vienu viņa metodu, Compassionate Inquiry, arī trauma izrisināšanai, iekšējā bērna dziedināšanai. Viņš saka, ka trauma rada mūsu atbildes reakciju elastīguma trūkumu. Un ko tas īsti nozīmē? Sāksim ar to, ka mēs centīsimies drusciņ labāk saprast, kas tad īsti ir trauma. Nevis tāpēc, lai, mēs par to runājam, nevis tāpēc, lai mēs tagad vainotu, kad es tā un tā uztveru lietas, vai es tā un tā domāju dēļ tā, kas notika bērnībā, jo tas atkal būtu upuru uztveres domāšanas veids, bet dēļ tā, ka es ticu, kad saprotot to, no kurienes tas nāk, tas mūs savukārt aizved pie iekšējām bērnu dziedināšanas, kas tad savukārt saprotot to un izrisinot to, mēs arī varam izmainīt tās automātiskās reakcijas. Tā. Un kas tad ir trauma? Nereti cilvēki domā, ka trauma, emocionāli, psiholoģiska trauma, ka tas ir kaut kas, tas skaitās kaut kas tikai tādi briesmīgi atgadījumi, kā karš, seksuālā izmantošana, vardarbība ģimenē un tā tālāk. Kas bez šaubām tās ir drausmīgas lietas, un, protams, tās atstāja milzīgu ietekmi uz cilvēka nervu sistēmu, uz psihi, uz smadzenēm. Bet saskaņā ar mūsdienu trauma ekspertiem, tad trauma ir nevis tas pats notikums, kas notiekās, bet trauma ir tas, kas iekšēji notiek mūsos tā notikuma rezultātā. Un līdz ar to arī traumatizējoši bērnam var būt ļoti daudz kas, ne tikai šīs lielās, milzīgās traumas, bet arī kādas ikdienišķas situācijas. Traumatizējoši bērnam ir drošības, saiknes, mīlestības iztrūkums bērnībā, ietekmējot bērna nervu sistēmu, līdz ar to arī mūsu kā pieaugušā uztvere par notiekošo. Un traumatizējoši bērnam ir ne tikai, teiksim, sliktās lietas, kas notiekās, kas bieži vien, arī cik es esmu strādājis ar saviem klientiem, kas bieži vien ir diezgan ierastas, kas ir bijuši vai kāda vecāka atkarība, vai vecāka emocionālā nepieejamība, vecāku strīdi, vecāku finansiālais stress, apbežošana skolā. Tās ir
tāds biežāk izplatītas lietas, ko bieži vien cilvēki pat neaizdomājās, cik ļoti dziļi un būtiski tas ietekmē bērnu, izmaina viņa to, kā viņš saredz lietas, un līdz ar to arī mūsu kā pieaugušā uztveres veidu. Un traumatizējoši bērnam var būt ne tikai tās sliktās lietas, kas notiek, ko es minēju, dažus piemērus, bet arī tās labās lietas, kas nenotiek. Piemēram, tiešām, kad bērnam ir vajadzīga tā klātbūtne, tā vecāka pieejamība, kad vecāks palīdz regulēt nervu sistēmu, mierināt bērnu, sniegt klātbūtni, drošību, pieņemšanu, kad bērnu nervu sistēma ir stresā. Tā kā arī, piemēram, vecāka emocionālā nepieejamība var radīt bērnam traumu. Un tad ir arī, un bieži vien arī tam sakne ir patiesībā tas, ko var saukt par sliktiem parenting advice, tā kā sliktiem padomiem par to, kā audzināt bērnus. Un atkal tas, ko es tagad teikšu, tas nav manis izdomāts, tas arī ir, savā ziņā citējot arī doktoru Gaboru Matē, par ko viņš runā savās lekcijās, bet ir viens cits pasaulē pazīstams slavens psihologs, kas, starp citu, pirms pāris dienām uzstājās arī Latvijā. Kāds droši vien nojauš, par ko es runāju. Un tad viņš prometēja to domu, kad, ja bērns ir dusmīgs, vai viņam ir kaut kādas emocionālās reakcijas, negatīvas emocionālās reakcijas, tad bērnam ir jāliek sēdēt vienatnē, līdz viņš nomierinās. Un ko tas izdara? Kāpēc tas ir tik slikti? Un ko tas izdara? Tas liek bērnam ne tikai būt tajā stāvoklī, kur bērns nespēja pats regulēt nervu sistēmu, viņš ir viens ar tām emocijām, viņš izjūt vienatni un atstumtību, bet tas māca arī bērnam, kad izrādīt savas emocijas ir nepareizi. Tas nozīmē atstumtību. Un tā ir tā informācija, kas tiek saglabāta bērnu nervu sistēmā, un ko bērns pēc tam arī izdzīvo kā pieaugušais. Tāda tipa padomi vecākiem ir patiesībā taisns ceļš uz to, lai bērns tiktu traumatizēts. Un tas ir tas, kas arī, strādājot ar saviem klientiem, ko es esmu pamanījusi, kas arī ir bieži vien bijis cilvēkiem viņu bērnībā, tā vecāka emocionālā nepieejamība, ka bērns ir ticis atstumts, sodīts par to, kad izrāda emocijas, lai gan tas ir pavisam normāli, ka bērnam ir dažādas emocijas, ka bērns vienkārši nemāk regulēt savas dusmas, piemēram. Jā, tas ir vecāku uzdevums palīdzēt to regulēt, nevis atstumt bērnu par to. Tā kā tāda neliela atkāpe par to, kas ir trauma. Un tas, kas notiekās, ir, dosimies atpakaļ uz šo slaidiņu. Šeit ir tātad, kādi no jums varbūt ir pazīstami ar tā saucamo polivaigālo teoriju. Tas ir par šiem dažādajiem stresa aktivācijas stāvokļiem mūsu nervu sistēmā. Tā kā ir tās trepītes, ko jūs varat redzēt attēlā. Augšpusītē ir tā saucamais ventrālvagālais stāvoklis, kurā mēs tad jūtamies, kad mūsu nervu sistēma ir šajā drošības stāvoklī. Mēs jūtamies droši, mierā, mums ir viegli veidot saikni ar citiem, viegli uzticēties citiem. Kad ir kaut kas, kas mūsu nervu sistēmai šķiet kā potenciāls drauds, tad mūsu nervu sistēma tiek mobilizēta, tā nonāk šajā simpatētiskajā stresa aktivācijas stāvoklī, un ir šī fight vai flight reakcija, tā kā, kad mēs esam gatavībā vai nu cīnīties ar draudu, vai bēgt no šī potenciālā drauda. Un ja mēs neesam to spējīgi izdarīt, tā kā drauds ir pārāk pārņemošs, pārāk daudz, tas ir overwhelming, ka mēs nespējam ar to nedz cīnīties, nedz arī aizbēgt no tā, tad mūsu nervu sistēma nonāk šajā freeze stāvoklī, kura galējā versija ir tā kā, principā, ko var saukt par sabrukumu, noslēgtību,
Tas ir tā saucamais dorsāla vagālais stāvoklis, ka mēs tā kā sabrūkam. Tas ir pēdējais mūsu nervu sistēmas mēģinājums izdzīvot, jā, vienkārši kaut kā tikt caur tai situācijai. Un šim dorsāli vagālajam stāvoklim ir raksturīga bezpalīdzība, bezcerība, sabrukums un tādas domas, sajūtas, kas tad nāk, pasaule ir tumša, augsta, es esmu nemīlams, nevērtīgs. Un kā šis viss sasaistās kopā ar to, ko mēs tagad runājam par traumām? Jo tik bieži vien, kad bērnībā, kad bērna nervu sistēma nonāk šajā stresa aktivācijas stāvoklī, tad bērns parasti nav tajā pozīcijā, ka viņš var cīnīties ar to draudu vai aizbēgt no tā drauda. Nu tā. Un tāpēc ir ļoti iespējams, ka tad, kad ir šī stresa aktivācija, kad notiek kaut kas, kas izraisa traumu bērnam, tas ir bijis par daudz, tas ir bijis overwhelming, un bērna nervu sistēma nonāk šajā dorsāla vagālajā stāvoklī, kā sabrukuma stāvoklī, bezpalīdzības stāvoklī. Un, tad iztrūkst, tajā brīdī mīlošs, klātesošs pieaugušais vecāks, kas palīdz mierināt to bērnu un palīdz bērnu nervu sistēmu atgriezt atpakaļ drošības un miera stāvoklī, tad bērnu nervu sistēma, tad tā kā šis sabrukums stāvoklis, dorsāla vagālais frīz stāvoklis, tas varbūt, ka paliek tā hroniski iesprūdis nervu sistēmā, jo iespējams, ka mums nav tā kā reālas atmiņas par kaut ko, kas ir noticies, bet mūsu nervu sistēma glabā tās sajūta atmiņas. Mēs varbūt to pieredzi nevaram ielikt vārdos, kas ir notikusi, mēs neatceramies ar savu apzināto atmiņu, bet mūsu nervu sistēma atcerās jebkādus šādas notikumus, kas ir notikušies, kas rezultātā bijuši traumatizējoši, jo mums tajā brīdī nav bijis pieejams mīlošs, klātesošs pieaugušais, kas palīdzētu mūsu nervu sistēmu atregulēt atpakaļ mieru un drošības stāvoklī, tādējādi izveidojot to notikumu kā traumu. Nu tā. Piemēram, lai saprastu labāk, bērns tiek, šis arī gadījums, kas arī no viena piemēra, bērns tiek atstāts viens bērndārzā. Parasti bērnam atbrauc pakaļ tētis vai mamma, bet mammai šodien ir jāstrādā līdz kādiem 9, 10 vakarā, viņa nevar. Tā kā ir sarunāts, ka tētis atbrauks pakaļ bērnam, un bērns, protams, gaida, ka tagad būs 3, 4 vai 5 tētis atbrauks pakaļ, un bērns gaida, un kā nav, tā nav, jau atbrauc citiem bērniem pakaļ, viņu vecāki un paņem viņus, un bērns gaida tēti, bet tētis kā nav, tā nav. Un tētis izrādās mājās dzer un ir aizmirsts par visām savām atbildībām, nav spējīgs funkcionēt un padomāt par to, ka man ir jābrauc pakaļ bērnam. Un bērns tai brīdī esot tur viens bērndārzā, kad viņš gaida tēti, bet tētis nav, bērns nonāk šajā stresa stāvoklī, šajā bezpalīdzības stāvoklī, viņš jūtās viens un pamests, jo bērnam nepiemīt tā spēja racionāli izdomāt un izprast situāciju, kad manam tēvam ir kaut kādas problēmas, viņam ir savas problēmas, viņam ir savas atkarības, kāpēc viņš nespēja uzvesties kā atbildīgs pieaugušais. Tas, kā bērns parasti to uztver, saredz, ir, tas, kas notiek, tas ir mana vaina. Man kaut kas ir vainas, es neesmu gana labs, es neesmu gana mīlams, tāpēc es nerūpu tētim pietiekoši, tāpēc tētis nav atbraucis pakaļ. Un, protams, dārziņa audzinātāji ir aizņemti ar citiem bērniem un ar savām problēmām, viņi nespēja, un, protams, viņi nav tik uzticams pieaugušais, lai palīdzētu mierināt bērnu, un bērns ir viens, un es uzsveru šeit uz to, ka bērns jūtās viens savā pieredzē,
Un viņš ir pilnīgi viens šajā dorsāla vagālajā nervu sistēmas stāvoklī, šajā frīz, šajā sabrukuma stāvoklī. Un mamma ir darbā, viņa nevar atskriet pakaļ, un pēc pāris stundām, kad viņa beidzot ierodās, viņa pati ir stresaina, viņa nespēja mierināt pietiekoši bērnu, viņa atbrauc mājās, un tā vietā, lai mierinātu bērnu, viņa iesāk strīdu ar tēvu, un bērnam ir dubults stress tagad, kad vecāki strīdās, un bērnam atkal šķiet, ok, tas ir manis dēļ, ka vecāki strīdās. Nu tā. Un tas, ko es gribu uzsvērt šeit, šis ir vienkārši viens piemērs par to, kā, principā, jā, kur ir tā sakne tam, kad cilvēkam ir izveidoties upuru domāšanas veids, ir tas, ka šajā situācijā un daudzās dažādās situācijās un pieredzēs, kas varbūt notikušās bērnībā, kad bērns ir bijis viens tajā pieredzē. Viņš nav varējis sevi aizstāvēt, viņš nav varējis aizbēgt no tās situācijas, viņš nav varējis par sevi pastāvēt, viņš tiešām ir bijis tajā situācijā upuris. Viņam nav bijusi izvēle darīt kaut ko citādāk vai izvēlēties citādāk. Nu tā. Un tas, kas notiekās, ir, kad nervu sistēma atcerās un glabā šo pieredzi kā implicītu atmiņu, kā neapzinātu atmiņu, kā jau es minēju, ko mēs nevaram varbūt bieži vien ar prātu atcerēties, kas notika, bet mūsu ķermenis, ir tās sajūta atmiņas, mūsu ķermenis, mūsu nervu sistēma atcerās, un ikreiz, kad nākotnē notiek kaut kas atgādina šo sākotnējo notikumu, mūsu nervu sistēma atkal nonāk šajā dorsāla vagālajā stāvoklī, un mēs atkal izjūtam tās pašas sajūtas un emocijas un reaģējam kā bērni. Nu tā. Un šeit ir tas, ka cilvēki, kas ir traumatizēti, viņi iesprūst ļoti bērnišķīgās reakcijās. Un bieži vien cilvēki saka, kad es tieku triggerots, es uzvedos kā bērns. Un tā burtiski arī ir. Jo ir kaut kāda tā daļa, tevī tas ievainotais iekšējais bērns, tā ir daļa tevī, kas reprezentē tavus bērnības ievainojumus, tā daļa tevī ir saglabājusi to pašu apziņas uztveres līmeni kā bērnībā. Nu tā. Nu, šeit ir par to, kur ir tā sakne upura uztveres domāšanas veidam. Un tas ir tas, kur mēs nonākam pie tā, lai saprastu šo citātu labāk. Trauma rada mūsu atbildes reakciju elastīguma trūkumu. Nu tā. Jo tajā situācijā, ka mēs tiekam triggeroti, kaut kas mūsu nervu sistēmai, mūsu draudu centram, mūsu smadzenēs amigdalai atgādina par to oriģinālo notikumu pieredzi, kad mēs jutāmies vieni, atstumti, nesvarīgi, nemīlami un tā tālāk, tad mēs nonākam mēs atkal nonākam tajā pašā stāvoklī, atkal tās pašas reakcijas, tās pašas sajūtas, tās pašas domas, mēs reaģējam kā bērni, un mēs nespējam, un tas prasa tad tajā brīdī piespiešanos reaģēt citādāk, bet lielākoties tās reakcijas ir tik automātiskas, ka to tiešām var saukt par mūsu atbildes reakciju elastīguma trūkumu. Nu tā. Un nu tā. Ja šeit, tā tad, kā jau es minēju, tad, notikums paiet, un šeit arī tas, kas var likties, kad bieži vien cilvēkiem liekas, tas, kas jau notikās bērnībā, vai pat tas, kas notikās pirms gadiem 10, 20, tā taču ir pagātnē, tas sen ir pagājis, kāda tam nozīme, kā tas var ietekmēt mani tagad, un tā tālāk, bet tas tiešām ietekmē, ja tas ir neizrisināts, joprojām mūsu nervu sistēmā glabājas šie bērnības ievainojumi, šī traumatiskā stresa enerģija, tad notikums paiet, bet mūsu nervu sistēma, mūsu ķermenis atcerās to, kas ir noticis. Tā kā, piemēram, zīdainis, kas ticis atstāts viens raudam. Jā, mēs sen jau vairs neesam zīdaiņi, bet es atceros arī, gan strādājot pati ar sevi, gan arī ar kādiem no maniem klientiem, ir diezgan arī bieži vien bijis tā, kad arī manā dzīvē tā ir bijis, kad pēc piedzimšanas
man vajadzēja pavadīt 3 dienas inkubatorā, kur man nelaida mammu klāt. Un es arī biju viena. Tikko pēc piedzimšanas es biju viena. Ja? Un šeit, protams, šeit galīgi nevar vainot manu mammu. Vienkārši tolaik tā darīja ar maziem bērniem. Tāpēc arī var teikt, jā, ka medicīnas sistēmā ir iztrūkusi izpratne par traumām, par to, kā arī 3 dienas bērnam vienam pašam, kad viņš netiek samīļots, pats samīļots, turēts rokās, mierināts, cik tas var būt traumatizējoši, jo, kad es strādāju ar savu atstumtības traumu, kas tika trigerota tieši attiecībās ar citiem cilvēkiem, tad strādājot ar to atstumtības traumu, es nonācu arī pie vienas no saknēm, kas arī bija tas, kā es tiku jutusies kā zīdainis, šī atstumtība, kas manā nervu sistēmā bija saglabājusies kā šī implicītā atmiņa. Šī sajūta, jā, šī atstumtība, pamestības, neesmu svarīga, es esmu viena, mani atstāja, es neesmu svarīga, jo, bērns, maziņš bērniņš, zīdainis, viņš nevar tajā brīdī, tajā situācijā racionāli noformulēt to, bet tā ir sajūta, tā ir tā nedrošība, ko sajūt nervu sistēma, un kas tad glabājas nervu sistēmā. Un tā, vai arī, piemēram, bērns, kas ir bijis atstāts 1 stundām, jo vecāki ir bijuši ļoti aizņemti, strādājot garas stundas, aizņemti ar saviem darba stresiem. Un ne jau tāpēc, ka viņi būtu slikti vecāki, viņi pavisam noteikti mīlēja bērnu, centās rūpēties par to, lai bērnam ir fiziskās vajadzības, apģērbs, apaus, mācības un tā tālāk, bet bērns bija emocionāli 1 stundām sēdējis viens un izjūtas to vientulību, un no tā arī var izveidoties tāds upura stāsts. Es vienmēr esmu viena ar savām sajūtām un savām emocijām. Tā. Vai arī, piemēram, bērns, kas ir slēpies no emocionālā stresa, jo vecāki ir strīdējušies, varbūt pat iekaustot viens otru, un tajā brīdī bērns ir tiešām sajūts, cik pasaule ir nedroša, un arī izjūtas to haosu, ka tā kā no vienas puses ir ģimenē mīlestība, bet tas, ko bērns redz, ir, ka tā mīlestība nozīmē dusmas, kliekšanu, haosu, strīdus, varbūt pat iekaustīšanu un tā tālāk, vardarbību, un tad tas bērns ir pēc tam tas pieaugušais, ka šo haotisko ģimenes dinamiku neapzināti tālāk piesaista savā dzīvē, savās attiecībās, un tad pēc kārtējā strīda ar savu partneri sabrūk arī ar upuru stāstu, kāpēc tā vienmēr notiek? Kāpēc pasaule ir tik grūta un tik smaga, kāpēc mīlestība ir tik grūta, kāpēc mīlestība nozīmē tādas ciešanas un tā tālāk. Tad jūs varat pamanīt šeit, kā rodās kā veidojas tas upuru stāsts un kur tam ir saknes. Vai arī bērns, kas ir piedzīvojis apbežošanu, apsmiešanu skolā un bijis viens šai pieredzē, jo vecāki nav bijuši tad klāt un skolotāja bijusi pārāk aizņemta ar citām lietām, vai viņai nav rūpējis. Un tas pēc tam ir pieaugušais, kas izjūt sociālo trauksmi, nespējot līdz galam uzticēties cilvēkiem, atvērties cilvēkiem, nespējot parādīt savu autentisko būtību citiem cilvēkiem, jo viņš baidās, ka varētu tikt atstumts. Un viņa upuru stāsts ir, kad pasaule ir nedroša, nevienam nevar uzticēties, es nevaru atklāt savu patieso būtību. Tā kā, lūk, dažādi piemēri, kā veidojas šis upuru stāsts. Tā. Un tas, kas ir, kad netik būtiska nozīme ir tam, kas notiek tagadnē, bet tam, kā mūsu nervu sistēma, kā mūsu neapzinātais prāts interpretē to, kas notiek tagadnē, tā, kas noticis pagātnē gaismā. Jo tagadnes notikumi trigerē to, kas jau glabājas nervu sistēmā, tās traumas, kas jau glabājas nervu sistēmā. Un tad prāts arī pieslēdzās
Un, kad mēs tiekam triggeroti, mums ir atkal tās sajūtas, emocijas, un mēs vēlreiz izdzīvojam tās pagātnes bailes, sāpes, nedrošību tagadnē, mēs nostiprinam savu upura tēlu un stāstu. Nu tā. Jo mūsu prāts vienmēr izvēlās pazīstamo, pat ja tas nav labākais variants. Tādā ziņā mūsu prāts nav īpaši gudrs, tā teikt, jo tas dod priekšroku pazīstamajam, pat ja tas nav labākais, veselīgākais variants, iepratim nepazīstamajam. Un arī, piemēram, kad mēs esam uzauguši, mums ir bijusi haotiska ģimenes dinamika vai emocionāli nepieejami vecāki un tā tālāk, tas ir tas, kas bijis pazīstams, tas ir tas, kas bijis normāls, tā teikt. Jā. Un tāpēc arī tās mūsu domas, reakcijas savā ziņā ir normāla reakcija uz nenormāliem apstākļiem. Nu tā, ja tā to var teikt. Nu tā. Un tas, kas, tātad tas, kas ir raksturīgs, ir, kad mēs esam upuri, tad mums nav izvēles. Jo atcerieties, tātad, bērnībā bērns ir viens tai situācijā, tā notiekošajā, viņš nevar aizbēgt no tā, viņš nevar cīnīties par to, viņš nevar sev aizstāvēt, viņš ir upuris, un viņam nav izvēles. Un kad mūsos glabājas šī iekšējā bērna ievainojuma, kas tiek triggeroti, tad mēs atkal nonākam tajā pozīcijā, ka mums nav izvēles. Mēs tā kā nevaram valdīt par savām automātiskajām reakcijām. Un kad mēs saprotam, ka mums ir izvēle, mēs pārstājam būt upuri. Un tad kā mēs to varam izdarīt? Tātad šīs lekcijas temats no upura par uzvarētāju, kā tad mēs varam kļūt no upuriem par uzvarētājiem, kā mēs varam atgūt šo mūsu atbildes reakciju elastīgumu, lai mums nebūtu vai šīs automātiskās reakcijas, ko mēs nevaram kontrolēt, kad mēs tiekam triggeroti. Nu tā. Un, protams, lai izveidotu šo, tā teikt, veiksmīgo domāšanas veidu, kļūt no upura par uzvarētāju, protams, man arī gadu gaitā ir palīdzējuši dažādi motivējoši video, pozitīvās afirmācijas, iedvesmojoši citāti un tā tālāk, bet nekam no tā nav bijusi tik transformējoša loma, kā iekšējā bērna dziedināšana un nervu sistēmas regulācija, kas īstenībā abi ir ļoti saistīti, jo sadziedējot iekšējo bērnu, mēs arī varam ļoti lielā mērā sākt regulēt savu nervu sistēmu. Nu tā, jo, protams, var mēģināt, un kā es tiku darījusi daudzus gadus, un kaut kāds rezultāts progress tam bija, bet tas nebija transformējoši, var saņemties ar gribas spēku, un tagad man būs pozitīvas reakcijas uz visu, es būšu pozitīva, priecīga, bet nereti, ja ir šīs traumas, kas nav sadziedētas, tad šis pozitīvisms var būt toksisks. Kur tiek apslāpētas patiesās sajūtas, emocijas, un tiek uzlikta maska, ka viss ir ok, lai gan patiesībā mūsu nervu sistēma tā nemaz nejūtās. Nu tā. Un iekšējā bērna dziedināšana ir par to, kā mēs varam panākt to, ka gan nervu sistēma, ķermenis un prāts abi ir uz viena viļņa, kad abi jūtās droši. Nu tā. Un tāda šī iekšējā bērna dziedināšana, vispirms to, ko ir svarīgi saprast, ir tas, ka, ja tev ir raksturīgs un izpaužās kādās situācijās dzīvē šis upura domāšanas reakcijas veids, tad ir svarīgi saprast, ka tā ir tikai daļa tevī, kas tā saredz un rēģē. Tā neesi visa tu, bet tā ir tikai daļa tevī. Un tā ir tieši šī daļa tevī, kas reprezentē tavu ievainoto iekšējo bērnu, un kad kaut kas triggero, ka tu esi nedrošībā, arī apstākļi ir nedroši, notiek kaut kas negaidīts, nepatīkams, sāpīgs un tā tālāk,
tad šī ievainotā iekšējā bērna daļa, viņa tā kā pārņem visu tavu būtību. Nu tā. Jā, tā kā tā daļa tevī reprezentē tavu ievainoto iekšējo bērnu, un savā ziņā tā daļa tevī ir tā kā iesprūdusi laikā un saglabājusi to pašu apziņas līmeni, kā tad, kad notikās tie oriģinālie notikumi, kas tevi izraisīja tādas sajūtas, reakcijas, emocijas. Nu tā. Un nākamais ir, kad tu spēj tā kā sākt ieraudzīt un nodalīt, ok, tā ir tikai daļa tevī, kas tā reaģē, tad īstenībā jau tas vien tev atgriež izvēles brīvību. Tā kā, ok, man ir iespējams izvēlēties manu reakciju. Nav tā vienkārši automātiskā reakcija, bet es varu tā kā, ok, pamanīt šai situācijā, tiek aktivizēti mani iekšējā bērna ievainojumi, un es reaģēju tā, un tas vien jau tev var sākt atgriezt šo izvēles brīvību, lai tu pāriet no upura statusa, no upura sindroma uz uzvarētāju domāšanas veidu. Un tad nākamais ir, kā tu vari radīt drošības sajūtu šim savam iekšējām bērnam. Un, nu tā, jo tais brīžos, kad tu tiec triggerota, tad, jā, tu jūties tā, ka, ok, pasaule ir tumša, augsta, grūta, smaga, mani nemīl, par mani aizmirst, es neesmu svarīgs, man neveicās un tā tālāk. Un tajā brīdī, kad tu tiec tādā veidā triggerota, tad iečakojies ar savu iekšējo bērnu. Kad vēl tu esi tā jūties, tā kā šīs emocijas, sajūtas, domas, tā nav pirmā reize, kad tu tā jūties. Okay, kas ir tas, ka tas viss varētu būt sācies? Un jā, iespējams, lielākajā daļā gadījumu tu pat neatcerēsies, tev nebūs tāda apzināta atmiņa, bet arī tās sajūta atmiņas, kas tev atnāk, tās var likt kaut kādu bildi kopā par to, kas varētu būt noticis. Un svarīgāk ir pat nevis atcerēties to, kas konkrēti ir noticis, kas tev lika tā justies tavā bērnībā, bet tiešām, kā tu jūties kā bērns, kādas tev bija tās sajūtas, kā tu jūties? Viena, pamesta, nemīlama, nesvarīga, atstumta un tā tālāk. Un tu vari iztēloties, tu vari ieraudzīt sevi, varbūt tu vari iztēloties sevi savā bērnības mājā, savā bērnības istabā vai kādā citā vietā, kur tu biji bērnībā un pamanīt, kas tev bija vajadzīgs tajā brīdī. Varbūt tu vari iztēloties, ja tev ir bērni, tu vari iztēloties kādu no saviem bērniem tajā situācijā, tajā stāvoklī ar tām sajūtām. Iztēloties, kā tas bērns jutās tajā brīdī, kā tu varēji justies tajā brīdī, kādas tev bija tās sajūtas. Un tiešām ar tādu līdzjūtību paskatīties, kad, ok, jā, tajā brīdī es jutos viena, pamesta, nemīlama, nesvarīga, atstāta un tā tālāk. Un pamani, kas tev būtu bijis vajadzīgs tajā brīdī. Un varbūt tu vari iztēloties, kā tu sniedz vai to klātbūtni, to apskāvienu, tos vārdus, to mierinājumu sev kā bērnam. Tu vari mēģināt iztēloties sevi kā gudru, mīlošu vecāku, kas sniedz sev kā bērnam to, kas tev iztrūka tajā brīdī, kas tev bija vajadzīgs, tā drošības sajūta, klātbūtne, mīlestība, beznosacījuma pieņemšana un tā tālāk. Un, iespējams, ja tev ir grūti to iztēloties, tu vari mēģināt uzrakstīt vēstuli sev kā bērnam ar to, kas tev būtu bijis vajadzīgs tajā brīdī, kad tu jūties viens, atstāts, nemīlams, nesvarīgs, nevajadzīgs un tā tālāk. Un, protams, cilvēki ir dažādi, kādam pietiek, jā, attiecībā uz šo iekšējā bērna dziedināšanu, kādam pietiek ar grāmatas izlasīšanu vai šādas vēstules uzrakstīšanu, bet ļoti daudzos gadījumos, kad tur ir
ka tās pieredzes ir bijušas daudzšķautnainas un bijuši dažādi bērnības notikumi, bērnības pieredzes, kas ir veidojuši šos iekšējā bērna ievainojumus, tad arī ir vajadzīgs darbs vai nu ar terapeitu, vai arī ar coachu, ar traumu informētu coachu. Tas ir arī tas darbs, ko es strādāju ar saviem klientiem, iekšējā bērna dziedināšana. Un es ar saviem klientiem strādājot, mēs arī esam izgājuši cauri dažādiem šādiem vizualizācijas procesiem, lai sakonektētos ar to, kā cilvēks varēja justies kā bērns un sniegtu tam bērnam to, kas iztrūka tajā brīdī, lai tā teikt, lai tā teikt, salabotu to traumu. Protams, nevar izmainīt to, kas ir noticies, bet var izmainīt to informāciju, to materiālu, kas ir ierakstīts nervu sistēmā. Tā kā, kur nervu sistēmā ir saglabājies tas drošības, mīlestības, klātbūtnes, pieņemšanas iztrūkums, tad var pabarot to iztrūkumu, lai tā teikt, atbrīvot to traumatisko stresa enerģiju no nervu sistēmas un nebūtu vairāk tās intensīvās reakcijas uz notiekošo un līdz ar to arī atgriezt to izvēles brīvību, kad man ir izvēle, kā es varu uztvert lietas, kā es varu reaģēt, es neesmu vairs upuris, es varu izvēlēties savas reakcijas. Nu tā. Un, protams, kad šāds seminārs, kādu jūs tagad klausaties, tas, savā ziņā tas ir ļoti kognitīvs darbs. Tas ir šeit mēs strādājam ar zināšanām, ar to, ka mēs cenšamies labāk saprast lietas, un tas, protams, ir svarīgi. Tas arī ir pamats saprast, lai mēs spētu arī izmainīt lietas. Bet ko ir svarīgi paturēt prātā, ka trauma neglabājas mūsu racionālajā prātā, mūsu kognitīvajā prāta daļā, bet trauma glabājas mūsu nervu sistēmā. Tā kā tas ir darbs ar nervu sistēmu. Un tāpēc arī šis darbs ar savu iekšējo bērnu, kā tā daļa mūsos, kas reprezentē mūsu iekšējā bērna ievainojums, kā tā jūtās un kas tā ir iztrūcis. Tāpēc tas arī ir tik būtisks pamats, lai izmainītu tās automātiskās reakcijas un kā tas arī palīdz nervu sistēmas regulācijai, jo sadziedējot tos iekšējā bērna ievainojumus, mēs palīdzam atgriezt nervu sistēmu atpakaļ mieru un drošības stāvoklī. Un tiešām no tā, kā jūtās mūsu nervu sistēma, vai mūsu nervu sistēma ir drošības un miera stāvoklī, vai šajā simpatētiskajā aktivācijā fight or flight, vai dorsāla vagālajā sabrukuma freeze stāvoklī. Tā kā no šī stāvokļa ir atkarīgs tas, kā mēs jūtamies, kā mēs uztveram lietas, kā mēs reaģējam un attiecīgi kādus lēmumus mēs pieņemam. Nu tā. Un kad mēs izrisinām un pabarojam, kad mēs izrisinām šīs traumas un tā teikt pabarojam mūsu iekšējā bērna nepieciešamību pēc drošības, mīlestības, klātbūtnes sajūtas, mēs palīdzam nervu sistēmu atgriezt drošības un miera stāvoklī, kur mēs varam izjust vairāk pārliecību, drosmi, zinkārību, atvērtību, kur tās mūsu sajūtas, domas ir vairāk, es jūtos droši, pasaulē ir iespējas, viss būs kārtībā, viss būs ok, un kad mūsu nervu sistēma jūtās šādi, tad arī ir grūtāk būt upuriem tajā situācijā. Mums ir vairāk enerģija, mums ir izvēles brīvība, mēs redzam iespējas, mēs jūtamies drošāki, pārliecinātāki, un mēs neesam vairs tādi upuri tajā situācijā. Nu tā. Tā kā tā. Tie tādi pamati tam, kā mēs reaģējam un attiecīgi arī kā mēs rīkojamies un kādus lēmumus mēs pieņemam. Nu tā. Un, protams, arī ir vēl dažādas metodas un tehnikas, kā strādāt ar nervu sistēmu. Es gribu uztaisīt īstenībā vēl vienu atsevišķu lekciju, jo tas ir tik plašs temats, nervu sistēmas regulācija. Tā kā, es apsolu kaut kad drīzumā arī uztaisīt lekciju konkrēti par nervu sistēmas regulāciju, bet arī ir posts, kas vēlas paskrolēt man Instagramu atpakaļ, jo drusciņi ir arī nesens posts par nervu sistēmas regulāciju, kur arī ir kādas idejas par šo tēmu. Nu tā. Un nobeigumam, ko es vēlos teikt, ir, kad
jā, mēs nevaram izmainīt to, vai daudzreiz pat ietekmēt to, kas notiek mūsu dzīvēs, vai kas notiek pasaulē, vai kādas ir citu cilvēku reakcijas, attieksmes, bet mēs varam izvēlēties savu attieksmi. Kad mums ir neizrisināts traumas un šī iekšējā bērna ievainojumi, tad kas šeit ir rakstīts, ko es tikko teicu, to var būt grūti izdarīt, jo šīs automātiskās reakcijas. Bet, kad mēs strādājam ar savām traumām, sadziedējam savu iekšējo bērnu un pabarojam tā nepieciešamību pēc drošības, klātbūtnes, mīlestības, kas ir iztrūkusi, tad arī mēs varam atgriezt sev šo reakciju izvēli, kad mēs saprotam, ka ok, man ir izvēles brīvība, man ir iespēja izvēlēties, kā es reaģēju, kā es uztveru šo situāciju. Un tas ir tas moments, kur mēs sev atgriežam spēku, ka mums atpakaļ ir šī izvēles brīvība, ka mums atpakaļ ir spēks, mēs vairs neesam upuri tajā situācijā, bet tad mēs varam arī sākt būt uzvarētāji tajā notiekošajā, pat ja tas ir kaut kas nepatīkams, negaidīts, izaicinošs, sāpīgs un tā tālāk. Nu tā. Jo ir tas teiciens, ka 10% no visa ir tas, kas notiek ar mums, un 90% ir tas, kā mēs uz to reaģējam. Nu tā. Un, protams, kad mums nav jābūt robotiem. Protams, kad notiek kaut kas sāpīgs un negaidīts, un man pašai nesen arī bija kaut kas nepatīkams, un kaut kas, ar ko es nebiju rēķinājusies, un kaut kas mani sāpināja. Un, protams, ir ok, kad mēs kādas pirmās dienas, kaut vai pāris dienas, kad jā, varbūt, ka pāris dienas mēs arī esam tādā tā kā sevis žēlošanas pozīcijā, kad mums vajadzīgs laiks priekš sevis, kad mēs reflektējam par to notiekošo un drusciņi pat sevi pažēlojam, paslēpjamies zem pleda vai palutinam sevi ar kādiem mierinošiem našķiem, bet tam, kam ir nozīme, ir, ka mēs tajā stāvoklī nepaliekam. Kad mēs tajā stāvoklī jau paliekam dienas 4, 5, nedēļu ilgāk, tas jau ir tas, kas ir, ka mēs paliekam upura stāvoklī, upura domāšanas veidā. Nu tā. Un tas, ko es pati esmu sapratusi un atklājusi savā dzīvē, arī kas nācis kā blakus produkts tam, kad es esmu strādājusi ar savām traumām, ar saviem iekšējā bērna ievainojumiem un savu nervu sistēmas regulāciju un atgriezusi sev to izvēles brīvību, par ko es esmu runājusi šodien, tad tas ir tas arī, kad mēs varam sākt uztvert lietas citādāk, un mēs patiesībā varam ieraudzīt, kā izaicinājumi. Un tajā brīdī nav forši, ir nepatīkami, ir sāpīgi, ir negaidīti, tas mūs izmet ārpus komforta zonas. Ja? Bet mēs varam ieraudzīt, kā tie izaicinājumi mums piespēlē iespējas iemācīties īstenībā tieši to, kas mums tajā dzīves sezonā ir vajadzīgs, lai nokļūtu nākamajā līmenī. Nu tā. Un tas ir kaut kas, ko es esmu novērojusi tiešām pēdējā laikā, un lai cik tas nebūtu ironiski vai skarbi to apzināties, bet ir notiek kaut kas negaidīts, kaut kas nepatīkams, sāpīgs, kas izmet ārpus komforta zonas un tā tālāk, bet tajā arī ir kaut kas, ko es varu iemācīties, vai kaut kas arī tā negaidītā, nepatīkamā pieredze man sniedz kaut kādas iespējas iegūt transformāciju sevī, kaut ko iemācīties, lai es varētu nokļūt nākamajā līmenī, tajā sezonā un tiešām arī māsterot kaut ko, kas man ir vajadzīgs, lai es varētu piedzīvot tos jaunos izlaušanās līmeņus savā dzīvē. Un es tiešām nereti pat esmu piefiksējusi, kad arī tagad attiecībā uz nesenu situāciju, kas bija nepatīkama, negaidīta. Es atceros īstenībā kaut kādu laiku pirms tās situācijas, es biju sevī nodomājusi, ok, man vajag īstenībā iemācīties un labāk māsterot to un to, kaut kādas lietas, kaut kādas attieksmes. Un tad notikās tā negaidītā situācija, un man tas tajā brīdī bija tās tā kā bāds, šitas nav forši, ka tā notiek. Bet es pavisam drīz sapratu, ka ok,
šī īstenībā man ir iespēja iemācīties masterot, ko es pirms tam biju nodomājis, ok, es īstenībā gribu to iemācīties masterot, lai, jā, tā kā kaut kas nepatīkams, negaidīts, bet kas ir tas, ko es no tā varu iemācīties, kā es varu augt arī caur to nepatīkamo pieredzi. Un tas ir tas, ko, manuprāt, nozīmē būt nevis par upuri, bet par uzvarētāju. Ka arī, ok, notiek neforšas lietas, nepatīkamas lietas, un, protams, tas ir nepatīkami, sāpīgi, un šeit nav runa par to, ka mēs esam toksiski pozitīvi, bet par to, ka mēs varam pateikt, ok, jā, šis ir nepatīkams, šis ir sāpīgs, šis man liek justies tiešām ļoti nepatīkami, bet ok, šis ir tas, ko es varu iemācīties, kā es varu augt arī caur šo nepatīkamo situāciju, kad es izvēlos savu attieksmi tajā. Nu tā. Tā kā tas būtu tas, un nobeigumā, ko es vēlos teikt, ir, tu neesi salauzta, tu neesi nevērtīgs, nevērtīga, tu vari izvēlēties savas reakcijas, tu vari izvēlēties to, kā tu uztver notiekošo, to, kas notiek tavā dzīvē. Nu tā. Bet jā, ir jau 8, tā kā tagad ir laiks jautājumiem un atbildēm. Tā kā droši, kam ir jautājumi, es tūlīt pieslēgšos čatiņam, tur ir kādas ziņas izskatās, un droši arī, kas vēlas, var sevi atmjūtot un arī uzdot jautājumus. Tā, tūlīt pieslēdzos jautājumiem. Tā, vai to pašu var attiecināt, ja ar brāli tikām atstāti vieni mājās? Māma strādāja citreiz līdz 10, tad domāju, ja mēs esam atstāti mājās, ne skolā. Īstenībā jā, un šeit ir tas, ko es teicu, kad nevienmēr tur vajag būt nelabvēlīgai ģimenei vai sliktiem vecākiem, lai bērns tiktu traumatizēts. Tie var būt ļoti mīloši vecāki, vienkārši viņiem varbūt tiešām ir stresi, viņi strādā daudz, viņiem ir finansiālie stresi un tā tālāk. Un tas arī, teiksim, jā, tas arī patiesībā savā ziņā ir no vecāka ļoti mīloši, kad vecāks grib parūpēties par to, lai bērnam būtu visas fiziskās vajadzības apmierināts, tāpēc vecāks strādā daudz, strādā 2 darbos un ir maz mājās, bet tas, kā bērns to uztver, jo bērns nespēja reflektēt, nespēja to tā uztvert, kad ok, ir visas šie finansiālie smagumi, šie darba stresi un tā tālāk, kāpēc mana mamma strādā tik ilgi un es šeit esmu viena. Un tā, bērns to nespēja tā saprast. Bērns var sajusties viens un arī saņemt šo sajūtu, ka ok, es neesmu svarīga, darbs ir svarīgāks par mani un tā tālāk. Tas ir ļoti neracionāli, bet tas ir ļoti iespējams, kā bērns to uztver, un tā vienatne, tā pamestība, tas var likt bērnam justies tā, ka, ok, es neesmu svarīga, darbs ir svarīgāks par mani, vai arī es esmu viena ar savām sajūtām, savām emocijām, manas sajūtas nav svarīgas, un tā tālāk, kas arī attiecīgi izveido tālāk dzīvē tos patērnus, kad man ir jādīlo vienai pašai ar savām emocijām, manas sajūtas nav svarīgas, darbs ir svarīgāks par to, kā es jūtos, es esmu viena pamesta, ko attiecīgi kādi notikumi dzīvē, tad triggerot tās sajūtas, tos upuru stāstus, un tā kā jā, tas varbūt kaut kas, kur, jā, vecāki ir bijuši ar ļoti labiem nodomiem, bet vienkārši, kad ir iztrūkus tā emocionālā pieejamība. Kādu grāmatu jūs ieteiktu izlasīt? Ļoti labs jautājums, jā, man ļoti patīk, kad jautā par grāmatām. Jā, šeit ir tas, kad uzreiz jautājums, nezinu, vai ir cilvēki, kas viegli lasa angļu valodā, ir cilvēki, kas dod priekšroku grāmatām latviešu valodā. Nu tā, kā es uzreiz saku, ka tās grāmatas, ko es esmu izlasījusi un ko es līdz ar to varu ieteikt, ko es esmu izlasījusi, tās ir angļu valodā. Un latviešu valodā, ok, es zinu, ir kaut kādas grāmatas par iekšējo bērnu, bet es nemācīšu pateikt ne autorus,
Jā, varbūt kādi citi no jums, kas lasījuši grāmatas latviešu valodā, tad var padalīties. Zinu, ka ir kādas par iekšējo bērnu. Bet tās, ko es esmu lasījusi angļu valodā, jā, īstenībā ļoti daudz, ļoti labas grāmatas, ko es noteikti ieteiktu doktora Gabora Mate grāmata The Myth of Normal. Īstenībā ierakstīt čatiņā. Myth of Normal. Tiešām tā kā palīdz, palīdz saprast, kas tā kā ir ļoti daudz situācijas, pieredzes, ko mūsu kultūrā, ko mēs esam uztveruši kā normālus, bet patiesībā tas ir bijis traumatizējoši mums kā bērniem, mums kā pieaugušajiem. Jā, reku īstenībā cilvēki raksta čatiņā. Paldies, Anna un Agnete. Tavs iekšējais bērns grib atrast mājas, autors Stefānija Štāle. Jā, es esmu dzirdējis par šo grāmatu, man kādi klienti ir minējuši par šo grāmatu, tā kā jā, noteikti. Tad no grāmatām angļu valodā, ja es minēju doktoru Gabora Mate grāmatas, tad arī doktoram Gabora Mate viņam ir grāmata When the Body Says No. Un tā grāmata īstenībā ļoti laba un vērtīga ir tieši tiem cilvēkiem, kam ir bijusi tendence izpatikt citiem cilvēkiem, jo tur ir tiešām par to saistību, kā izpatikšana citiem cilvēkiem, kā tas ar laiku rezonējās dažādās hroniskās veselības problēmās un, attiecīgi, jā, protams, ko ar to darīt. The Body Keeps the Score. Jā, Anna, tā bija nākamā grāmata, ko es gribēju minēt. Bessel van der Kolk. Ļoti iesaku, fantastiska grāmata. Body Keeps the Score. Ļoti dziļš un tā pašā laikā praktisks ieskats par to, kā veidojas trauma un kādu ietekmi tā atstāja uz mūsu ķermeni, mūsu nervu sistēmu un tiešām jā, par šīm implicītajām atmiņām, ko es minēju, tā kā noteikti ļoti laba grāmata. Diemžēl daudz no šīm labajām grāmatām nav latviešu valodā. Ļoti gribētos, ka kāds arī uzņemtos iniciatīvu iztulkot šīs grāmatas, jo tur tiešām jā, ļoti vērtīgs materiāls. Bessel van der Kolk, Body Keeps the Score. Tad arī Peter Levine grāmatas. Jā, šeit ir man viena tieši par rokai, Dr. Peter Levine, In an Unspoken Voice, How the Body Releases Trauma and Restores Goodness. Arī laba grāmata. Tad, kam interesē vairāk tieši par bērnības traumām un attīstības traumām, kas grib iet tā kā dziļumos ar to, tad ir šāda grāmata arī Healing Developmental Trauma. Es pat neesmu izlasījusi visu, jo tur ir daudz materiālu ļoti dziļi arī, bet ļoti palīdzoši. Tad arī ir bet šī varbūt tāda praktiskāka ievadgrāmata Inner Child Recovery Work and Radical Self-Compassion. Viņa neiet tā kā baigi dziļumā, bet tur tādi varbūt praktiskāki ieteikumi, bet man varbūt tā kā iztrūkst, tad viņa tik ļoti varbūt nerunā konkrēti par traumām, bet jā, par iekšējo bērnu tik un tā ir Don Barlow. Tā. Jā, bet tās grāmatas, ko es ierakstīju čatiņā, tad tas būtu kaut kas, ar ko sākt, ko es ieteiktu. Un es vēl domāju, vēl kaut kas man bija prātā. Īstenībā, jā, tūlīt es parādīšu, paņemšu. Vēl ļoti laba, es iesaku, arī varat sociālajos mēdījos piesakot doktoru Nicole Lepera. Viņa ir pazīstama sociālajos mēdījos kā The Holistic Psychologist. Viņai ir kaut kādi, man liekas, 7 miljoni sekotāji Instagramā, bet viņa tiešām ļoti daudz runājā par iekšējo bērnu, par bērnības traumām un kādu ietekmi tas atstāja uz pieaugušā dzīvi un ko darīt ar to. Un tad viņai ir vēl viena grāmata How to do the work,
Un tad šeit arī tāda tā kā grāmata, tā kā workbook, How to Meet Yourself. Arī ir tāda, jā, iesaku, es ierakstīšu čatiņā, doktora Nikola Lepera, How to Do the Work, un doktora Nikola Lepera, How to Meet Yourself. Jā. Nu tā. Tad jā, vēl kādi ieteikumi. Tā. Pazuda čatiņš. Stīsim šitādi. Tā, pazud man čatiņš. Jā. Ja priekš saviem bērniem palīdz arī pašam The Whole Brain Child. Ok, jā, es laikam neesmu dzirdējis par tādu, bet paldies, Anna. Es iečakošu arī to. Jā, nu tā. Ok. Varbūt ir vēl kādi jautājumi, komentāri. Droši rakstam čatiņā vai atmjūtojam sevi. Nu tā, kamēr jūs domājat jautājumus, tad izstāstīšu tiem, kam interesē, arī par iespējām strādāt vairāk ar mani. Jā, Anna raksta, liels paldies par lekciju. Jā, lūdzu, prieks, ka patīk un cerams, ka bija vērtīgi, noderīgi. Un, kas vēlas arī strādāt vairāk un dziļāk ar šo, tad tie veidi, kā strādāt ar mani individuāli, ir šīs 1-pret-1 individuālās nodarbības, kas ir varbūt dažādi atkarībā no cilvēka vēlmēm un vajadzībām. Attiecībā par to laika periodu, ar kādiem klientiem mēs strādājam mēnesi, ar kādiem 2 mēnešus, ar kādiem 3 mēnešus, kādiem 4 mēnešus, kādiem 5 mēnešus. Tā kā ļoti, ļoti individuāli tas darbs ir. Bet jā, tad tas izpaužās iknedēļas Zoom tikšanās, Zoom zvani 1-pret-1 aptuveni 1,5 stundu gari, un tur mēs, tur ir tā, ka mēs tur nevis tikai runājamies, mēs arī drusciņi parunājamies, bet tur mēs īstenībā reāli strādājam pie tā, nevis vienkārši tā kā vēlreiz ejam cauri, pārstrādājam to upura stāstu, bet mēs reāli strādājam ar to, kas ir tas, kas varētu būt bijusi sakne tām problēmām, ar ko tu saskaries, kā tavs iekšējais bērns jūtās, kur ir tie iekšējā bērna ievainojumi un kā tos sadziedēt. Tā kā mēs reāli ejam cauri metodēm, tehnikām, lai sakonektētos ar to iekšējo bērnu, arī palīdzētu izrisināt un sadziedēt tos iekšējā bērna ievainojumus. Tā kā tas ir ļoti praktisks darbs, tā nav vienkārši runāšanās vai iedvesmošana vai kaut kas tam līdzīgs, bet tas ir reāli praktisks darbs, kas balstās metodēs, pasaulē pazīstamās metodēs. Nu tā. Tad arī ir pieejama tāda īpaša 1-pret-1 izlaušanās dienas sesijā, kas ir aptuveni 3-4 stundas gara, kas ir konkrētam problēmas risinājumam. Bet, tur attiecīgi tur mēs varam pieķerties kaut kādam vienam konkrētam aspektam vai problēmai, bet tad iknedēļas individuāli strādājot, tur mēs varam vairākiem aspektiem pieķerties. Nu tā. Un tad... Ko mēs darām kopā? Tātad, ko es daru kopā ar klientiem, mēs strādājam ar iekšējo bērnu, nervu sistēmu, stresa aktivācijas stāvokļu apzināšanos, nervu sistēmas regulāciju, dažādi resursi, videos, limitējošo pārliecību apzināšanās un mainīšana, veselīgas domāšanas veidošana, pašapziņas, pārliecības, sevis mīlēšanas stiprināšana, darbs ar prokrastinācijas, perfekcionismu un izdabāšanas citiem tendencēm pārvarēšanu, jauni pozitīvi paradumi, ko mēs veidojam kopā. Un būs arī drīz. Es zinu, ka es septembrī teicu, ka būs drīz arī online kursi, bet ar visu ceļošanu es neesmu tam tik ļoti pieķērusies, kā es esmu gribējusi, bet tagad ir mierīgāks laiks, ka es esmu mājās un arī varu pieķerties arī dažādu online kursu veidošanai, tā kā arī būs dažādi mazāki online kursi arī saistībā ar pašapziņas celšanu, pārliecību, iekšējā bērna dziedināšanu un tā tālāk. Un šeit ir kādas pāris no atsauksmēm arī no klientiem, ar ko es esmu strādājusi kopā. Nu tā, pastīšos čatiņā. Ko jūs rakstat?
paldies, paldies, ka jūs dalāties. Paldies, Elīna, ka tu dalies ar to, kā tu esi jutusies. Un, droši, ja kādam ir vēl kādi jautājumi, komentāri, droši rakstam čatiņā. Un, paldies jums visiem, kas esat bijuši kopā ar mani šeit šovakar un klausījušies. Un, ja ir kādi jautājumi, komentāri, vai arī vēlaties uzzināt vairāk par iespējām strādāt ar mani kā coachu, mentoru, tad droši rakstat uz e-pastiņu vai arī rakstat man Instagramā. Nu tā. Jauki, paldies jums par komentāriem. Paldies, Dana. Jauki, ka noder. Kristīna raksta, šķiet lielai daļai cilvēku ir šādas sajūtas. Un kas īstenībā ir, un kas īstenībā arī ir izteikti, ka mums ir šīs nesadziedētās bērnības traumas, un kā es tiku jutusies daudzus savas dzīves gadus, ka man likās, kad man vienīgai ir tādas problēmas, kad es vienīgā tā jūtos, un tāpēc es arī nedalījos ar citiem par to, kā es jūtos, un man bija tādas maskas sociālajā vidē un attiecībās ar citiem cilvēkiem, kurus centos nomaskēt to, kā es patiesībā jūtos, jo man likās, ja es atklāšu, pateikšu to, kā es patiesībā jūtos, nesaprasta viena, atstumta, nedroša, un tā tālāk, tad mani nesapratīs, un tā, bet mums daudziem ir ļoti līdzīgas sajūtas, jo varbūt situācijas ir citādas vai dažādas, ka mēs esam gājuši cauri, bet tās pieredzes, tās sajūtas ir bijušas līdzīgas. Egija raksta, paldies par radīto mierīgo atmosfēru, lūdzu. Un, noteikti aicināšu jums pievienoties arī citām lekcijām, kas būs drīzumā. Un, lai jums foršs vakars un forši atlikusī nedēļa. Un tad jau, tiekamies drīz. Paldies par labiem vārdiem. Paldies, Agneta. Un, tā.